sauc Inga, un es nolēmu riskēt un mēģināt izveidot savu pirmo podkāstu. Jāatzīst, ka šis gan ir pateicoties pasniedzējai kā eksāmena darbs, bet es ceru, ka tas man arī varbūt aizvedīs kaut kur tālāk. Un, ja jums mans podkāsts šķita interesants, es priecāšos, ja jūs atstāsiet tam novērtējumu. Vai īkšķīts, vai sirsniņa, vai arī tā kā, ka nepatika. Jo jebkura atgriezeniskā saite dos man iespēju saprast, vai man turpināt vai neturpināt. Tā kā, ja būs daudz īkšķīšu un sirsniņas, tad mēs tiekamies nākamajā epizodē. Un mans koncepts ir tāds, ka šodien es filmēju šo epizodu no mājām, tāpēc, ka es gribēju atrasties tā cilvēka vidē, kur es intervēju. Bet nākamās epizodes, kur es uzrunāšu cilvēkus, es ļoti labprāt dotos pie viņiem, jo man liekas, ka cilvēks vislabāk jūtas pats savā vidē, un es vēlos arī viņu intervēt viņa vidē, pastāstīt par to, ko viņš dara un kas ir tā lieta, ar ko viņš nodarbojoties, var palīdzēt mums tikt līdz kādu lietu būtībai. Tā kā redzēsim, kas izdosies.